tas ir godīgi. Es to nekad neesmu redzējis ar cepuri. Nopietni? Varbūt arī, ne? Es neatceros. Mēs tik sen neesam tikušies. Īstenībā. Jā. Kāpēc šodien ir cepure? Tu zini, šai cepurei ir 70 gadi. Un tādēļ man šī cepura ir ļoti mīļa. Es dažkārt uzvelku uz kādu īpašu pasākumu un arī tādēļ šodien izvēlējos. Es nezinu, es gribēju to sajūtu. Tas ir kaut kas dziļi personisks, ja? Tas ir vectēvs. Tas ir mans mīļais vectēvs, viņa pūti. Tādēļ man tā ir ļoti īpaša un svarīga. Un īstenībā tā saikne ar savām saknēm arī ir ļoti svarīga. Un kad tu saproti, ka to ir vilcis tavs mīļš cilvēks, arī dod tādu patīkamu siltumu, jo, kā zināms, iespējams šovbiznesa pasaule nav tā atvērtākā un nav tā varbūt sirsnīgākā vide. Un tas ir ļoti jauki, ja ir kādas arī patiešām vērtīgas lietas tev, nemateriālā ziņā. Vai, piemēram, tev ir arī kaut kāds amulets, ko tu nesā līdzi, kas tev sargā? Nē, mani sargā domas un mani sargā mana pārliecība par sevi, nevis sliktā nozīmē, ja, kā augstprātība, bet tas, ka es zinu, kas es esmu. Un man nevar neviens cits pārliecināt par pretējo. Tāpēc arī pārējiem novēlu, lai viņi apzinātos savu vērtību un lai saprastu savu vietu pasaulē, jo katram ir iedalīta savu lomu un arī savu misiju. Kas ir tavs autoritāte šajā dzīvē? Tikai mani vecāki un arī laikam kaut kāda iedvesma, kas nāk no kosmosa. Nevis kaut kam tieši pietuvināta, bet drīzāk vienkārši šai bezgalības sajūtai, ka mēs patiesībā esam vien tādi smilšu graudiņi, bet mums ir jāveido šī nākotnes arī vīzija, un kad tu paskaties tajās debesīs un paskaties tajās zvaigznēs un iedomājies, ka pirms 100 gadiem, 1000 gadiem ir staigājuši tie cilvēki, ir jutuši, mīlējuši, ir cietuši kaut kādas sāpes un tā tālāk, tad tu saproti, ka patiesībā viss ir gaistoši un zūdoši, un tad tev vairāk ir jāsniedz mīlestības, jāsniedz atbalsts citiem cilvēkiem, nevis jādomā tikai par sevi, jo gal galā tikai tas ir vērtīgs. Un, kā saka, ir tāda leģenda, ka pēc katra cilvēka nāves, kurš ir izdarījis labus darbus, debesīs iedegas zvaigzne. Protams, tā ir mistika, fantāzija varbūt, bet es gribētu tam ticēt.